5. nevis 2020. gadā, kā bija plānots iepriekš. Pensionēšanās vecums tiks palielināts par 3 mēnešiem gadā tā līdz 2025. gadam, kad nopelnīto vecumu pabalstu varēs saņemt pēc 65. jubilejas svinībām. Panāktais kompromiss ir laba ziņa tiem, kuri dzimuši no 1952. līdz 1960. gadam, jo pensiju varēs saņemt ātrāk nekā iepriekš valdībā atbalstītajā plānā. Vecuma grupas, uz kurām tas attiecās, tad sākot ar 52. gadu gan nemainās, bet cilvēkiem šī vecuma paaugstināšana būs lēsenāka, līdz ar to arī iespēja tai sagatavoties būs labāka. Arotbiedrības gan uzskata, ka arī panāktais kompromiss nav labākais iespējamais risinājums. Valdībai nesot pamats sākt vecuma paaugstināšanu 2 gadus ātrāk nekā solīts iepriekš, jo sociālais budžets līdz ar ekonomisko izaugsmu pildoties labi. Piemēram, Igauņu pensijas vecumu paaugstina no 2017. gada. Mēs pat no šī gada to sākot darīt, pat 3 mēnešiem būtu sasnieguši arī pilnīgi normāls rezultāts. Cita lieta, ja mums ir solījumi, gandrīz, kā saka, ar asinīm parakstīti, sāk no 14. Tas viss ir sasaistīts ar aizdevumu programmas slēgšanu, tāda neveikla politika, tad varbūt citādāk valdība neprot, kā šo jautājumu risināt tā, kā viņi risina. Arotbiedrībām gan izdevās pierunāt Labklājības ministriju līdz 2016. gadam saglabāt pensijas sākuma kapitāla aprēķināšanas atvieglojumus cilvēkiem, kuru darbstāsts ir lielāks par 30 gadiem. Jānis Eglīts, Bindars, TV3 ziņas. Valsts kontrole uzgāja uz kārtējos naudas tēriņu pārkāpumus ministrijās un valsts iestādēs. Revīzijā par pagājušo gadu parādās neliederīgi izdevumi daudzu miljonu apmērā. Atklāti nelikumīgi avansa maksājumi. Konstatēts, ka ierēģiem arī paslēpus palielināta atlīdzība. Turklāt dažu valsts iestāžu vadītāji par valsts naudu devušies izklaides braucienos, vairāk stāsta Gunts Meisters. Skaļākos pārkāpumus un negodprātīgu rīcību valsts kontrole atklājusi veselības, izglītības, finanšu ministrijas, kā arī šo ministriju padotības iestādēs. Par vairākiem gadījumiem informētas arī tiesību sargājošās iestādes. Komentējot revīzijas rezultātus, valsts kontroliere Ingūna Sudraba uzsver, ka finanšu ministrija rīkojusies negodīgi, ieplānojot saviem darbiniekiem atalgojuma pieaugumu. Pērn ministrijas kopējais atlīdzības fonds pieaudzis par 23%. Tika nosodīts 3 gadus atpakaļ tādi fakti, ka prēmijas maksāt ir slikti, bet par ko mēs esam pārvērtuši atlīdzības sistēmu. Visas šīs īpašās piemaksas vai par darba kvalitāti vai personīgo ieguldījumu naudas balvas, kas parādījās pagājušajā gadā. Lielā mērā šo atalgojumu valsts pārvaldē ir sakārtojis, ir noteikts amata kategorijas un noteikts šie atalgojumu intervālu no līdz kādus šajās amata kategorijās tiek maksāts. Līdz ar to nav tādas patvaļas, kā bija iepriekš, kad ministrijas praktiski maksāja, cik ienāca prātā. Aizdomīga sadarbība atklāta starp Rīgas Stradiņa universitāti un SIA Akadēmiskais izglītības fonds. Atbilstoši sadarbības līgumam Stradiņa universitāte daļu no ārzemju studentu veiktās mācību maksas dokumentos ir klasificējusi kā ziedojumu Akadēmiskās izglītības fondam. Kas ir nelikumīgi, jo neviens normatīvais akts neparedz to, ka students kaut ko ziedo. Students maksā studiju maksu. Un tā daļa, kas ir klasificēta kā ziedojums, paliek šī studiju Akadēmiskā izglītības fonda rīcībā. Tātad visus līdzekļus nemaz nesaņem universitāte. Esam palūguši skaidrojumu. Tad, kad mēs saņemsim paskaidrojumu par šiem faktiem, tad mēs jums varēsim pateikt ko vairāk. Nodokļu maksātāju naudas šķērdēšana atklāta Tieslietu ministrijas padotības iestādē Datu valsts inspekcijā. Pārvaldot arī komandējumu izdevumus, mēs konstatējām, ka direktore ir sev apmaksājusi komandējumu, kura izdevumi par 1000 latiem pārsniedz to, kas ir saskaņots ar Tieslietu ministriju. Iekšlietu ministrijā konstatēti iespējami interešu konflikta novēršanas likuma pārkāpumi. Valsts policija pieņēmusi ziedojumus no policistiem vismaz 10 000 latu apmērā. Proti krimināli policisti par savu naudu lējuši degvielu darba automašīnās. Arī par šo faktu valsts kontrole informējusi ģenerāla prokuratūru. Gunts Meisters, Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Valdība plāno izmaiņas tajā, kā tiek pārvaldīti valsts uzņēmumi. Tiks atjaunotas kādreiz likvidētās uzņēmumu padomes. Tās savulaik izskauda, jo uzskatīja par silēm, no kurām barojas